Iztaisnojies. Darīts. Ok, es pieņemu, ka mūsu abas divas redzes, es vismaz tā ļoti ceru. Ar jums esmu es Alise. Tev ir jāpasaka savs vārds. Markus. Tātad, Aši, par to, ka gan jau jūs izlasījāt, ka šis video saucas mans pēdējais video. Un tas ir tādēļ, ka es gribēju jums teikt to, ka es vairāk nelikšu video līdz vasaras sākumam. Tikai tādiem es dēļ, ka man nav brīvā laika un man galīgi viss ir aizņemts un es neredzu jēgu likt video vienreiz mēnesī un tādā grā. Tāpēc šis būs mans pēdējais video līdz vasarai. Bet vasarā es būšu apakaļ ar daudz jaukiem foršiem videoklipiem. Un neskatoties par to, es vasarā būšu apakaļ un vienkārši līdz vasarai mans kanāls būs diezgan kluss. Bet es uzdarbošos visos savos sociālajos tīklos, kura linki būs apakšā, viss Instagrams, Askifem, nu pilnībā visos būšu, bet izņemot YouTube'ā. Es padarīju reāli pašu svarīgāko. Es sasniedzu 10 000! What? Es sasniedzu 10 000! Tas ir, es nevaru, apmēr tas ir tik forši. Es esmu ļoti priecīgi par to, ļoti pateicīgi jums visiem par to, ka es sasniedzu 10 000. Un neeskomstietas nopietni, līdz vasarai ir patiešām īsts laiks, un es būšu apakaļ, nesatraucieties. By the way, jā, esmu nokrasus matus, un arī tos nogriezus, tāpēc par to nejautājiet. Mēs ar Markus jau šo video taisījām pirms kādu laiciņu, kurš pašlaik ir privāts, jo viņš bija ļoti briesmīgs, un tas arī tas iemesls, kāpēc mēs viņu taisām vēlreiz. Tu viņu atceries to video, kā mēs viņu filmējām? Atceros, viņš bija rēcīgs. Es par to video ļoti smējos, jo mēs ar Dilbiem ļoti briesmīgi tajā video kopā. Es aiziešu. Jā, Omīt! Ko es Markusam iesmērēju Omīt, lai viņš ar viņu runā. Tāpēc es jums vēlos pastāstīt arī to, ka Markus ir normāls futbola fans. Es pašlaik esmu viņa istabā, kur ir visākone paņēma futbola plakātiem. Piemēram, šis arī plakāts. Un ja vieta, mums tas ir jāredz. Tas arī ir kaut kāds plakāts. Es nezinu, kas par futbolistu, man nav jāuzkas. Tas ir kaut kāds futbolists, un viņš to zina. Un arī tas, ka viņam ir kaut kāds bumbas gultā stāv. Tieši ko? Un tad vēl viņam ir, kas tas ir? Nu, kas tas ir? Viņam īstaba ir ar futbolistiem. Not kidding. Tā skatieties. Tur ir futbola plakāts. Jā, nu tas FCB vai kas tas ir. Un šeit ir kaut futbola plakāti vēl. Un tur vēl viens tāds pats FCB blinis ir. Tas ten, jā. Un tas. Es vispār nepaņemu mājuši, kāpēc viņam šitos visus FCB vajag. Man pasaka, kas tas par futbolists ir? Messi. Messi? Jā. Nu labi. Nu, ko tava mamma teica? Apsveic, ka es ieguvu 2. vietu. Jā, viņš vakardien ieguva 2. vietu peldēšanā. Šodien? Nu jā, šodien ieguva 2. vietu peldēšanā, tāpēc apsveiciet viņu. Šis video būs sibling tag, bet es to nesauku par sibling tag, tāpēc, ka pirmkārt, mēs neesam brālis un māsa. Mēs esam pusbrālis un pusmāsa. Un otrkārt, es paņēmu jautājumus no viskaut kādām, dažādas jautājumus, un tie visi nav sibling tag, tie ir ļoti dažādi jautājumi. Yeah, bitches. Kurš ir vecāks? Protams, kā Alise. Jā, man ir 13 gadi un viņam ir 8. Jā. Kas tev patīk, kas tev nepatīk savā... Nu, kas tev nepatīk? Man Dievs, nepainojies. Tu baigi daudz lamājies uz mammu? Kāds tas vakars ar tevi? Jā. Labi, kas tev manī patīk? Kaut kas tāds arī ir? Laikam, neko neesmu iedomājies. Okay. Man viņā nepatīk tas, ka viņš ļoti bieži man besīja ārā. Man daudz, kas viņā besīja ārā, patiesībā sakot. Es nevaru ciest, ka viņš spēlē bumbu mājās. Es nevaru ciest, ka vienmēr teica viņam dod vairāk. Es nevaru ciest, ka... Tas ir mazāks. Es nevaru ciest, ka tev, piemēram, ir istabā televizors. Man tāda nav, man vispār nekas Man viņš nav vajadzīgs. Mēs tam pat es viņu nedabūju, kaut arī tev viņš pat nav vajadzīgs. Man besīja ārā tas, kad... Nezinu. Bet man daudz, kas vēl besīja. Kas tev man patīk?
Kas man tevī patīk? Es nezinu. Man patīk tas, ka ļoti bieži tu nekur nejaucies. Un es nezinu, piemēram, tas, kad ļoti bieži, nu tā kā tev var arī uzticēties, tu vari arī ļoti bieži kaut ko neizstāstīt mammai un tētim. Tas ir ļoti labi. Tā ir mūsu kopīgā jautrākā atmiņa. Ko tu atceries, ko mēs kopā darījām? Manā dzimtenē ballītē. Es nezinu. Kad tas bija? 20. Jā, bet 30. Ko mēs tur darījām? Es neatceros. Lēkājām pa mieksiem kukušiem. Jā, es atceros, ar ko tas bija. Atceries? Jā, Olimpiskajā centrā. Ar ko? Ar kāju? Tas bija ar kāju. Mēs svinējām viņa vārda dienu, jā? Elīna, jā. Jā, un mēs svinējām Markus Nē, dzimšanas dienu. Ne, fuj, Vārda vārda dienu. Mēs svinējām viņu vārdienu kopā Olimpiskajā centrā, tajā, ziniet, to atrakciju parku, jā, kur ir visi tie plucīši, un tas bija tiešām jautri, jā. Aprakstījām viens otru vienā vārdā. Kaitinošs. Tagad. Viņa. Paldies! Vai mēs bieži strīdamies? Patībā nē, jo pirmkārt mēs bieži nerunājam. Otrkārt, Markus ir ļoti mierīgs, viņš pēc neuzsāk strīdus, vienmēr strīdus uzsāk es. Kur ir otra mīļākā filmu kategorija? Kur bērnu filmas? No man? Vīni. Tu zini? Šausmu filmas. Jā. Radiet vecu bildi, kurā mēs esam abi divi. Apakaļ man ir mūsu bilžu albums. Es atradīšu kādas 3 vecās bildes, kurās mēs esam kopā. Piemēram, šī bilde ir mums kopā. Nē. Kas nē? Lūdzu, nē. Lūdzu, nē. Šī tā bilde, es nezinu, no kura gada tā ir, bet šajā bildē mēs esam kaut kādi zirgi. Tas ir, es atceros, tas ir, manuprāt, Rīga plazā, Markus, vai ne? 5 gadi man. Kā tu to zini? Vai 4. Viņam ir ļoti, ļoti laba atmiņa patiesībā. Stop, don't talk to me. Kas, ja tu pēdējais ar tādu pati bija? Es jums kaut kad esmu teikusi, ka man ir milzīgi daudz bijuši lēles. Nu, es nezinu, vai es esmu vai nē, bet tad, kad es biju ļoti mazīga, tad man bija nenormāli daudz bija lēles, apsieties. Tas ir reāli pilna gulta ar lēlēm. Te esmu... Tādu viņu visu! Te esmu es. Tad blakus ir Markus, tad tur ir viens cilvēks, un tad tā ir Elīna. No kristībām, tas tā arī iepriekšēja bildi ir no kristībām, šī arī ir no kristībām. Tā esmu es, un tur ir Markus. Sveiki visiem! Tātad, gan jau jums ir jautājums, kāpēc tagad ir pilnīgi cita vieta un apgaismojums, un tādā garā tas ir tāpēc, kad es sapratu montējot, kad man ir pazuduši beigu faili, ka vienkārši nav nobeiguma. Nē, mēs tā kā vairāk īsti neko nerunājām par to, bet vienkārši nav nobeiguma. Un tāpēc es nolēmu viņu tomēr uzfilmēt, nevis kaut ko rakstīt. Un jā, ir tā pati diena, tikai tagad ir 12 naktī. Tur, kad mēs filmējam, bija ap 10. Bet, nu, whatever. Markus arī ir tepat tās. Pasaki čau, Markus. Čau. Tad, jā, un tas arī viss. Es vienkārši gribēju nobeigt šo videoklipu. Tāpēc, jā, un gaidiet nākamos videoklipus kaut kad vasarā. Varbūt kādu es vēl ielikšu līdz vasarai, bet es domāju, ka nākamajā videoklipi būs gaidām vasarā tikai. Ja jums patīk šis videoklips, spied laiku. Un, ja jūs vēlaties vēl videoklipus kopā brāli, tad arī spiediet laiku. Un arī subscribe manam kanālam. Nepazūdiet, turpiniet mani abonēt, jo videoklipi būs drīz un gaidiet. Tātad, atā līdz nākamajam. Es par tā nevarētu teikt, laikam jau atā līdz vasarai.